Iebraucot Kandavā, šķiet, ka pilsētas ielas pārvērtušās būvlaukumā. Līdztekus tam, kad celtnieks steidz pabeigt ūdensvadu un kanalizācijas rekonstrukciju, uzsākts arī tranzīta ielas sakārtošanas projekts, kuram izdevies piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Tas ir līdz šim apjomīgākais šāda veida projekts Kandavā. Tiks rekonstruēts šis luksofora krustojums. Arī tad, kā jūs redzat, šeit jau notiek būvdarbi. Tiks atjaunota braucamā daļa un izbūvēta lietus ūdens kanalizācija. Tāpat arī tiks atjaunots apgaismojums. Projekta ietveros paredzēts paplašināt un izbūvēt arī gājēju ietves un veloceliņu, un Jelgavas Zemītes ielas krustojumā izveidot rotācijas apli, tādējādi uzlabojot arī satiksmes drošību. Mūsu aptaujātie Kandavas novada iedzīvotāji atzina, ka apjomīgie darbi sagādā zināmas neērtības, taču viņi uz to raugās ar sapratni. Tas samērā apgrūtina iešanu un vispārējo, bet es domāju, ka rezultāts būs viennozīmīgi ļoti labs. Apgrūtina gan. Grūti te braukt man ar ritenīti, un es tāda gados, un man ir jābrauc uzmanīgi. Bet es ceru, ka ar to viss uzlabosies, un kad viss tiek darīts mūsu labā, es tā domāju. Kandavas novada domas vadības sola, ka ielu atjaunošanas turpināsies arī nākamgad. Ja iet ūdens saimniecības projekts, tad gribētos, atjaunot šīs ielas segumu ne tikai tajā daļā, kurā ir gājis ūdens saimniecība, kur kanalizācija, bet atjaunot šo ielu pilnībā tā, lai pēc tam nevajadzētu pie šiem ielām atgriezties un darīt darbu otrais. Tā doma mums ir, ka nākošajā gadā mēs skatīsimies, kā būs gājis par ziemu un kādā stāvoklī būs šie ceļi, bet ir doma ķerties klāt un arī tās ielas, kur mēs redzēsim, kuras ir jāatjauno, mēs centīsimies viņas atjaunot. Kaut gan projekta iesniegums satiksmes ministrijā bija iesniegts jau šī gada janvārī, apstiprinājums tika saņemts tikai augustā. Tāpēc arī darbi sākt tik vēlu. Taču celtnieki ir pārliecināti, ka vēl šogad lielu daļu darbu izdosies paveikt. Līdz ziemai mēs gribam sakārtot gājēju trotuārus, lai būtu izbūvēti jau visā pilnībā. Gribam izbūvēt abas brauktuvus, gribam iebūvēt ūdensvadu, tas ir lietus ūdens kanalizācijas caurules. Un arī, ja laika apstākļi mums atļaus, gribam izbūvēt pirmo asfaltu kārtu. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 1,2 miljonu latu, no kurām 74% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.